Krāsas kvalitāte ir atkarīga no visu sastāvdaļu izkliedes efekta ražošanas procesā. Bez pareizas sastāvdaļu sadalas krāsa nespēj saglabāt krāsas stabilitāti un atbilst noteiktajiem standartiem. Krāsainā pārklājuma kvalitāte tieši ir atkarīga no optimālas izkliedes un vienmērīgas daļiņu sadalas šķidrā fāzē. Krāsas ražošanas process sākas ar pigmentu šķīdinātāju un bāzes iepriekšēju sajaukšanu. Lai novērstu daļiņu aglomerāciju, tiek pievienoti disperģenti, kas veicina to vienmērīgu sadali. Savukārt citi piedevas var tikt sajaukti, lai uzlabotu īpašības. Pēc tam sastāvdaļas tiek pakļautas turpmākai malšanai, līdz tiek sasniegts nepieciešamais daļiņu izmērs, kas nodrošina tekstūras vienmērību un krāsas intensitāti. Ražošanas nozarē parasti tiek izmantoti lodveida dzirnavas vai augstas bīdes mikseri, lai samaltu un izkliedētu daļiņas krāsas ražošanas procesā, taču tie nevienmēr ļauj sasniegt augstu pigmentu malšanas kvalitāti un krāsas tekstūras vienmērību. Tādējādi Globekor ir izstrādājis krāsas ražošanas tehnoloģiju, izmantojot telmu koloīdu dzirnavas. Šīs dzirnavas var izmantot sistēmu iepriekšējai sajaukšanai ar augstu cietvielu saturu, malšanai, iepriekšējai izkliedēšanai, cieto daļiņu galīgai izkliedēšanai un pat temperatūras jutīgu krāsas sastāvdaļu malšanai. Globekor koloīdu dzirnavas darbojas uz ātrgaitas malšanas un sajaukšanas principa. To konstrukciju ietver diska formas rotoru, kas atrodas tuvu statoram, un regulējumu rotora un statora atstarpi, kas nodrošina daļiņu malšanu līdz 1 mikronam un to vienmērīgu sadalījumu šķidrā fāzē. Globekor koloīdu dzirnavas piedāvā vairākas priekšrocības krāsu ražošanas procesā. Šīs priekšrocības ietver vienlaicīgu izkliedēšanu, sajaukšanu un iegūtās maisījuma homogenizāciju, augstu krāsas sastāva stabilitāti pat strādājot ar karstjutīgiem materiāliem, pateicoties papildu dzesēšanas sistēmas pieejamībai, spēju efektīvi apstrādāt zemes kvalitātes krāsu partijas ar traucētu tekstūru, klātbūtni nogulsnēm, pigmenta granulām vai sedimentiem, spēju pielāgot malšanas smalkumu, regulējot rotora un statora atstarpes lielumu, kompaktus izmērus, vieglu integrāciju esošajās krāsu ražošanas līnijās, plašu jaudas diapazonu. Globekor ražo laboratorijas modeļus ar jaudu vairākiem desmitiem litru stundā jaunu krāsu formulējumu testēšanai, kā arī rūpnieciskos modeļus ar jaudu 1000 litru stundā. Un kādu aprīkojumu jūs izmantojat krāsu ražošanai? Dalieties ar savu pieredzi, izmantojot šo aprīkojumu komentāru sadaļā. Vairāk informācijas par Globekor tehnoloģiju un aprīkojumu krāsu ražošanai var atrast, sekojot saitei pirmajā komentārā vai apmeklējot mūsu mājaslapu pvglobekor.com.